Taka uz Zilo kalnu. Pastaigas laikā jums atgādināšu dažus vēstures faktus un leģendas par Zilo kalnu. Zilā kalna absolūtais augstums ir 126,59 metri virs jūras līmeņa. Katrai tautai ir sava svētvieta. Seno grieķu svētvieta ir Olimpa kalns, ebrejiem Sinaja kalns, Japāņi uzskata Fudzijamu, indieši Kailasu Meru, persieši Elbrusu, Lietuvā tas ir Krustu kalns un tā tālāk. Latviešiem svēta vieta bija un ir Zilais kalns. Stāsta, ka šādus dievu kalnus ļaudis ir sanesuši ar cepurēm. Tas varētu liecināt par to, ka Zilais kalns ir kurgāns. Zilā kalnā ir skaisti lieli akmeņi. Tā kā senajām kultūrām bija svarīga zvaigžņu novērošana, tad radās doma, ka Zilā kalnā šo akmeņu izvietojums varētu attēlot zvaigznājus. Kalna plānā mēs redzam precīzu zvaigžņu zodiaka apļa spoguļu attēlu. Zilā kalnā katram maģiskajam akmenim atbilst sava zvaigzne. Tieši pašā kalna centrā atrodas akmens, kas simbolizē polārzvaigzni. Akmeņos var atšifrēt Oriona, Lauvas, Strēlnieka un citus zvaigznājus. Mēs ar jums paceļosim pa kādu nelielu Zilā kalna labirinta daļu. Labirinti Eiropas katedrālēs tika attēloti uz dievnamu grīdām, starp ieeju un altāra daļu. Labirints sekmē ticības izzināšanu un ir grēku izpirkšanas ceļš.